Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Nākamā gada budžets, tas vēl ir tāds taisīšanās budžets. Tur nekas labs vēl nebūs, tas ir saprotams, bet tā ir 25. Un sevišķi 26. gadā. Es atgādināšu, ka tad, kad Saimu atlaiž prezidents, sliekšņa nav vispār. Tā būs vai nebūs, kaut kas notiek vai nē. Forši ir ar bruņurupučiem fotografēties, to var un vajag, bet kas tad notiek ar šo lietu? Aiz bailēm Biks pieķēzījuši no viņiem varēja to brūno strīpu no ministra kabineta uz Saimu redzēt. Viņi staigāja kļūtīdam nepārtraukti, ja? Tad jau pie mums var atrast vēl kaut kādus, kuri vispār tiešām Latvijā nav bijuši, bet ienākuši caur Itāliju kaut kur tur pāri jūrai. Vācieši dos poļiem, poļi dos lēšiem, lēši dos mums. Nav kus prukt. Mums svarīgi ir nelaist iekšā. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Sveiks, Dzintri! Izskatās, ka tu esi Rīgā jau nevis reizi mēnesī, bet katru nedēļu un atkal esi studijā. Mēs abi ar tevi viens pret otru sēžam. Vai tevi iepaticies vispār tā kā Rīgā vai kā? Tuvojas lieli notikumi, un tad es šaudos kā tāds ārlietu ministrs no Kuivižu pieveikala politbiroja uz Rīgu, jo tuvojas lieli braucieni, kā zināms, es ziemā šur tur aizbraucu ar cilvēkiem, un tad ir... Vedīs šiem krokodīļiem barību kaut kādu no Baltijas. Jā, to droši vien, ka citreiz, bet būs atkal skaisti piedzīvojumi saulēnajā Tanzānijā. Mēs esam tā baigi smalki studijā, te sēžam siltumā ar lieliem mikrofoniem, toties Mārtis mums ir tā patālāk šoreiz, līdz ar to viņš būs dzirdams caur satelīta sakariem. Mēs pat neatklāsim to vietu, kurā viņš atrodas, pārbaudīsim, vai viņš ir vada galā. Mārcis, vai tu dzirdi? Redzi, es neesmu vada galā, es esmu uz bezvadu sakariem. Ne par ko labu tas neliecina. Bet es gribēju sākt raidījumu ar kaut ko tādu, kas man iekrita ausī vai iekrita acīs šodien. Mēs esam te nedēļas atpakaļ kaut kā to Latvijas rādio dikti abižojuši, un šodien Latvijas rādio atkal izcēlās ar šādu ziņu. Es jums nolasīšu, kungu, un es domāju, ka tas ir tā vērts. Tātad Latvijas rādio Twitter lentē iedrukāts sekojoši. Aptaujā kārtējo reizi izgaismojās vēlētāju bažas par Baidena vecumu. Proti, vairāk nekā 70% aptaujāto sacīja, ka Baidens, kuram šomēnes apritēs 81 gads, ir pārāk vecs, lai kļūtu par prezidentu. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka līdz vēlēšanām vēl ir gads un situācija var mainīties. Viņš kļūst jaunāk pēkšņi. Jā, tikai visvairāk pa skausu dabūšu es, jo kaut kā man nemitīgi tiek, jo Bendiku nevarot labot par radiokritiku, bet tad ar mani varētu kaut ko darīt, un tā es saņemu pēc tam visus tos pārmetumus, kas te gāžās. Es ceru, ka šitais bija tik ļoti jauks gadījums, ka tur varbūt nekas nebūs. Kaut kas var mainīties. Es pēc gribētu iespraust vienu senu padomju tautas novērojumu attiecībā par vīriešu vecumu. Tas jautājums bija Armēņa radio jautā, kāpēc 40-gadīgi vīrieši izskatās labāk par 40-gadīgām sievietēm. Un Armēņa radio atbildēja, ka 40-gadīgām sievietēm visbiežāk ir starp 53 un 56 gadi. Redz. Ar to Baideni ir līdzīgs tādā ziņā, ka viņš savos gados izskatās labi un situācija var mainīties, ka viņam būs mazāk to gadu pēc gada. Jā, un jauneklis Trumps taču ir pretī, vai ne, kuram ir cik, 78, vai cik viņam tur ir? Puika pilnīgi. Puika, jā. Mūsu vietējam vai mūsu pašu radio cilvēkam Dzintrim atkal ir kaleidoskops sagatavots. Dzintri, kuri ir tie raibumi, kurus tu tā kā gribētu atzīmēt? Producenta stingrā uzstādījumā lieliem burtiem runāt īsi.
It sevišķi par to budžetu, tas runāt īsi būs ļoti, ļoti savdabīgi, bet es mēģināšu iekļauties, izvēloties notikums, kas man ir šķita forši mūsu, teiksim, tādā politikas lauciņā. Nav kādu brīdī mūsu viļņojies Ainārs Šlesers, šis enerģiskais vīrs, kurš, kura partija, kuras seja ir, Ainārs ir, tomēr arī tajās aptaujās, tā kā drusku kāpusi un var jau apsmaidīt, bet, kaut kāda ieteikuma tur ir, un Ainārs rakstā Twitterī: Saeimā savāksim 34 parakstus un aicināsim prezidentu Rinkeviču nodot ritīgi vienzimumu partnerattiecību jautājumu tautas nobalsošanai referendumā. Vajadzēs savākt 150 parakstu 2 mēnešu laikā. Un tad vēl var... 150 parakstu? Jā, 150,000 parakstu 2 mēnešu laikā. Parakstu, jā, 150,000. Un tur varēs arī parakstīties gan par to, gan par šo, proti par Saeimas atlaišanu pie viena. Bet kur var parakstīties? Pagaidi, tur jau ir tas ātris. Es sāku interesēties gan pie paša Šlesera partijas, gan pie citā partijām, kā laucinieks, kurš gribētu noskaidrot. Pašlaik izrādās tā, ka, no kur gal lai sāk? Jā, kaut vai par to Saeimas atlaišanu. Izrādās, ka par to Centrālā vēlēšana komisija vēl lemšot. Rīt, ceturtdien. Vai vispār ļaut? Jā. Un arī dzimumu partnerības, tas viendzimumu un dauddzimumu attiecību jautājums, ir tā kā embrionālā stadijā. Bet, paraksti vēl nav vākti, bet tikšot vākti. Pie Kuiviža veikala Nacionālās apvienības augšgala aprindām persona man stāstīja, ka viņi pat par to vienzimumnieku tā kā varētu bet par to Saeimas atlaišanu laikam tomēr nē. Bet Ainārs nemaz neesot nācis un neesot prasījis. Varbūt vienīgi kaut kur toaletē blakus stāvot vai kaut kā tā. Savukārt stabilitāti tie baigi uzmanīgie. Viņi visu laiku man prasīja, kas es esmu, no kurienes un kāpēc es zvanu. Un tad, kad noskaidroju, ka es atsaucos uz pavisam oficiālu Šlesera kunga lozungu, tad deputāte Svetlana no stabilitātes man teica, ka īstenībā jau ir tā, ka viņi ir iesnieguši Centrālajā vēlēšanu komisijā šo te aicinājumu par Saeimas atlaišanu. Un vēl 5 sīkpartijas, katra par sevi atsevišķi. Tātad, tas nekādā gadījumā nevarot tikt uzskatīts par Šlesera nopelnu. Bet parakstīšanās domāt ir viena, nevis 7 dažādi. Tas ir interesants jautājums, jo dažiem var atmest atpakaļ, tādi gadījumi jau ir bijuši, bet droši vien, ka parakstīšanās būs viena, nevis 5, kaut gan es vairs neesmu drošs. Sausais atlikums ir tāds, ka abi 2 lielie notikumi vēl pagaidām ir visai tālu. Ceturtdien gan lems, par otru vēl ir jāsavāc paraksti, un tad jāizsūta Rinkevičam, un tad viņš vēl lems, tā kā abas lietas ir diezgan tālu, bet ļoti tuvu Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo milzīga aktivitāte un rosīšanās pacels Aināra tēlu uz tādu jauka postamenta. Un tajā gadījumā var gadīties, ka Eiropas parlamenta vēlēšanu skaistais oreols Aināram kļūst mazliet tuvāk. To daži politiķi arī norādīja. Tā kā kopumā mēs varam tā kā atslāpt vēl. Tas būs, bet kad būs? Pa Eiroparlamenta vēlēšanām mēs pat šodien vēl neatslāpsim, nedaudz parunāsim, bet Mārcis klusē un Armēņu radio ar klusē. Mārci, kāpēc tu neparakstīsies par Šlesera vai citām 7 iniciatīvām? Tev droši vien ir īsais skaidrojums. Man nav īsā. Viņam ir garais. Tas ir vispār kopumā. Es zināju, kad interesē Čakarēs tur tos iesniedzējus, un es drusku paskatījos skaitļus un prasības, un kļūt tāds tā kā drusku domīgāks visā šajā sakarā, jo varētu būt diezgan interesantas sekas, ja kādas no sekām iestāsies. Bet kāpēc es neparakstīšos, ir 2 pietiekami labas atbildes, katra pietiekoša. Pirmkārt tādēļ, ka tas ir manā aprēķinā bezjēdzīgi. Tas neko nedos. Respektīvi nesavāks nekādu skaitli un tur netiks līdz kādai referendumam. Pat ja savāc tos 155,000, es nebiju pievērsis uzmanību,
cik augsts slieksnis ir pašam šim referendumam. 2/3 no iepriekšējās vēlēšanās novēlējušajiem kaut kā tā, vai ne? Jā, kas šajā gadījumā, ja es pareizi saskaitīju, man sanāca 611,000 ir jānobalso par atlaišanu. Tas ir sirreāls skaitlis. Es izdarīju tādu varoņdarbu, ka paņēmu iepriekšējo vēlēšanu rezultātus Saeimas un saskaitīju apaļos tūkstošos visus tos, kuri varētu gribēt atlaist Saimu. Latvijas Krievijas Savienība, Tautas kalpi, tur Saskaņa dabiski, un es tur pieskaitīju vēl kā un pieskaitīju vēl attīstībai par un jauno konservatīvo partiju. Visus, kuri varētu gribēt. Nu, ja visus saskait, te iznāk 370,000. Un ja viņi visi atnāk, ja. Līdz ar to pats tas pasākums šī te augstākas kvalifikācijas prasības dēļ ir faktiski aizliedzošs. Tas ir likumdevējs no sākta gala ir ielicis, ka šitais gājiens iet cauri tikai tad, ja ir visas tautas, nevis daļas neapmierinātība. Es atgādināšu, ka tad, kad Saimu atlaiž prezidents, sliekšņa nav vispār. Prezidents ierosina un viss, ja tur nemaz... Prezidents ierosina, tauta balso. Nav kvalifikācija, vienkārši vairākumam jānobalso. Ja atnāk 3 cilvēki un 2 nobalso par atlaišanu, Saima ir atlaista. Līdz ar to no sākta gala ir skaidrs, ka tas var notikt tikai tad, ja tam pievienojas arī establishment partijas. Nu, tādas kā nacionāļu vai apvienotais saraksts. Dzintri, kā tev šķiet, vai tā neapmierinātība tomēr varētu pēkšņi izrādīties pārsteidzoši liela un atnāk, vai tev tā nešķiet? Nē, es domāju, ka nē. Man gan ir jāsaka, ka nevajag izsamist, jo uz manu jautājumu Latvijas pirmajai partijai, kas tā būs, ka nesavāks? Viņi atbildēja, tad viņi sniegs vēlreiz. Un ja tad nesanāks, tad sniegs vēlreiz. Un tā tas viss ies uz prieku. Jā. Nu, tas tiek uztaisīts par perpetuālu atrakciju. Cirku, atrakciju, jā. Un plus tam visam tur ir skaidri iezīmēsies cīņa, ka Šlesers nav vientuļš šeit. Un tur ir ļoti daudz gribētāju tajā visā, un viņam kā paša partijas marketinga instruments, viņš nav tik vienkārši tas instruments. Starp citu, viņa mājaslapā arī nav vēl pilnīgi nekā par šo jautājumu. Es noskatījos 30 sekundžu video viņa partijas. Tur nebija argumentācijas. Ja Zatleram bija tīzla, bet vienkārši argumentācija. Izmest Šleseru no Saeimas. Nu, tas visiem bija saprotams, apnicis tas Šlesers metam ārā. Ja? Tā tas arī notika. Bet es iespraudīšu to pirmo iemeslu, kādēļ es neparakstīšos. Un tas ir, ka es esmu pret Saeimas atlaišanu šajā brīdī. Jo, lai cik šī Saeima ir disfunkcionāla un sastāv no milzīga bara dīvainīšu un vienkārši klaunu, ja šajā brīdī atlaidīs Saimu, mēs vietā varam dabūt tikai kaut ko sliktāku, neko labāku. Vienkārši mēs varam dabūt klāt vēl Saskaņu. Tas ir vienīga atšķirība, kas ir iespējams. Bet no tāda viedokļa vispār tā nav laba ziņa demokrātijai par šiem nenormālajiem sliekšņiem. Es saprotu, ka tev tā referenduma padarīšana vispār nepatīk, Mārcis, bet tā vai savādāk kaut kā demokrātiskam procesam, tas šķiet tādus sliekšņus salikt referendumiem, man šķiet, ka tas tomēr ir tā dīvaini. Es šaubos, vai šis Satversmes pants ir kādreiz labots. Manuprāt, viņš tāds ir ielikts no sākta gala, ne? Nē, pēc latviešu valodas referendumu šito ievies. Šito slēgsni. Nu jā, tad tā ir vienkārši tiešās demokrātijas ierobežošana. Tā kā man tiešā demokrātija nepatīk, tad mani spēc tas, ka tiem referendumiem ir tik dažādi sliekšņi, nav adekvāti, ja mēs pieļaujam referendumu kā tautas gribas izpausmes instrumentu. Tātad, ja mēs gribam kaut ko mainīt, neko nelīdz kaut kur skriet un parakstīties. Ir jāveidojas jauniem, jānāk jaunām sejām, un pa 3 gadiem sevi jāpierāda kā spējīgiem, populāriem, uzticamiem politiķiem, un jānāk jāmaina vecie. Šodien tādu nav.
Nu, kā tā nav? Un viss. Cintris, man pretī sēž. Nē, pagaid, nu tā progresīvie ir jaunas sejas. Ne, bet tie jau ir iekšā. Nu jā, viņi var kaut kā izlikties, ka viņi tomēr nav iekšā. Nē, bet Cintris pa jaunajām sejām gribēju, tu tā nesmaidi, tu esi tajā uz vidi tajā konkursā pieteicies. Tur 28 cilvēki, es rēķinu, ka tev jābūt vienam no tiem 28. Tur vēl var uzrakstīt kaut ko? Nu, jā. Nē, es saku, mēs bijām gatavi ar Kuivišķu politbiroju pieteikties pie tiem referendumiem arī, ka mēs tā kā esam pār. Laikam pa vēlu mēs tagad esam. Pierakstīties kā 8. Jā, kas iesniedz. Kā 8. tur tajā atlaišanā vienkārši. Lai, braukt intervēt pie veikalu un tā, tādu publicitāti. Labi, Dzintri, kaleidoskops turpinās. Ejam uz priekšu. Kas nākamā nedēļa? Kas pagājušā nedēļā bija vēl kaleidoskopā? Baigi aizgāja politiķu saukļi, manis jau te amizētie progresīvie, bet arī citi. Apmēram ar tādu kopsaucēju, ka glābsim mūsu ļaudis, neļausim nodzerties, izrausim mūsu dzimtenes labākās meitas un dēlus no alkohola nagiem. Kurš veikala politbirojas jautā, kas pa lietu tagad ir? Izrādās, kā varētu būt, bet Saeimas mājaslapā vēl nav alkohola ierobežošanas likums, kuru mēs skatījām jau kaut kad pavasarī, ja uzticīgie klausītāji atcerās. Tā kā ļoti, ļoti lēnām iet savu gaitu uz priekšu, tas nav nekas jauns. Tas ir tas pats, par ko mēs irgojāmies pamatoti pavasarī. Pašlaik Saeimas kalendāros es neredzu, ka viņš tā kā tiks ņemts priekšā, tur galējā lasījumā. Bet no kurienes tad tās baumas par to? Labs jautājums. Marketinga triks, ja tā varētu teikt. Iespējams, ka kaut kad notiks, un komisijās tas tiek skatīts. Pēc tā viss izklausās, ka tas ir vaiprātīgi un briesmīgi. Pamats, kad ļoti daudz cilvēku dzer ārprāts, Eiropā visvairāk. Bija tāds garlaicīgs raidījums Zeme, kas dzer, kur arī mūs biedēja ar tādiem garlaicīgiem sižetiem. Viens bija interesants sižets, kur Dzītis Kolāts uzstājās, bet, pārējais tur nekāds. Ka tagad kaut kas tur notiks. Stāsti manim Daugaviļa. Kā es teicu, pirmkārt, tas ir jautājums par to pašu, kas jau visu laiku te tiek stampāts un murcīts. Nekā jauna te nav. Un starp tiem vecajiem faktiem man jāatgādina, ka projekts ir balstīts uz nepatiesiem datiem. Nepatiesi norādot, ka Latvija alkohola patēriņā ir 1. vietā Eiropā, nevis faktiski 5. un 6. Jo tur nav ņemts vērā tas milzīgais daudzums, ko no Ainaža superalko un citām bodēm lielās kastēs aizved Somi, Zviedri un tā tālāk. Bet īstenībā tas ir baigi labi tiem virzītājiem, jo redzi, tagad, lai arī nepareizi, bet esam 1. vietā, un tad pēc gada mēs varēsim paņemt tos datus, kur mēs esam 5., 6. un pateikt, ka ir baigie panākumi, jo biedri, gandrīz visi jauninājumi, kas tagad tiek apspriesti, visādas papildu marķēšanas, biedējošu uzrakstu likšanas, degustāciju aizliekšanas, akciju ierobežošanas un tā tālāk. Īstenībā tie nekādā veidā nesamazina dzerošo cilvēku skaitu vai, vēl būtiskāk, nesamazina akcīzes nodokļa apjomu, kas taču valstī ir ārkārtīgi vajadzīgi, un paskatījos nodoklis, kā bija, tā ir visu laiku ar augšupējošu tendenci, un arī jaunajā budžetā ir 1,2 miljārdi vai kaut kas tāds apmēram nopietnas skaitlis. Līdz ar to ir baigi forši jāizdriblē. No vienas puses jārada iespējas, acīm redzot kaut kādiem gungiem, ka mēs baigi cīnāmies, no otras puses tai cīņai jābūt tādai ar spilveniem, ka īstenībā jau nekas nenotiek, bet mēs baigi cīnāmies, un pēc gada mēs paņemam tos vecos datus, pirms vēlēšanām, teiksim. Redziet, mēs jau esam 5., 6. vietā. Tā kā politbirojas var atslāpt, īstenībā tādiem ritīgiem večiem un dāmām tuvākajā laikā nedraud absolūti nekas. Bet kā tur bija tiem 21 gadi, tas ir kaut kas jauns? Cik es zinu, tad tas iet uz priekšu un atpakaļ. Būs, nebūs. Tagad laikam Nē, tas ir viens no tiem 43 priekšlikumiem. Viens ir pa 20 gadiem, viens ir pa 21. Tur ir divi. Un tad ir virkne priekšlikumu uz pieejamību stundu un lokāciju ziņā. Man tad ienāca prātā, ka es varētu nākt ar priekšlikumu. Un ja kāds no deputātiem man dzird, var paņemt sev un savā vārdā, es nedusmošos. Tas ir aizliegt likt cenas pie tiem dzērieniem.
nosaukums paliek, un tu liec ratos, ej pie kases, ko tu esi paņēmis, to paņēmis, tā kā Ziemassvētku laimes akā. Ot izvilk bikšturs. Cilvēks nebūs, naudas jūgā. Viņš tiešām izvēlēsies pēc tādiem emocionāliem kritērijiem. Un tad viņš piebremzēs nākamreiz šitā smuka pudeli, bet klausies, pagājušais 12 eiro izlidoja. Varbūt neņemšu šoreiz vispār, ka neiekrīt kaut kā. Nē, kungi, tur ir, es domāju, ka tie dižie laika ierobežojumi vai samazinājumi beigās būs tādi ļoti, ļoti kosmētiski, jo akcīzes nodoklis uz mums skatās. Zintrēs te gribētu piekrist. Visa tā ņemšanās tur, kur atļaut, kur neatļaut, atgādina Gāganu karus. Ka šaut vajag un karot vajag tik tā, lai nevienam netrāpa. Apmēram, jā. Pilnīgi pēc tavu pirmatnējā uzstādījuma. Un pēc tam uztaisīs labāku statistiku un viss ies uz priekšu uz augšu uz komunismu uzvaru. Urā! Nākamais stikliņš tavā kaleidoskopā. Oi, tas ir pavisam traki. 24. gada budžets. Tas galvenais lozungs tomēr, kā es to nākamā gada, kā te bija drošības, ilgtspējas, ekonomiskās izaugsmes, iespēriena budžets un kāds te vēl budžets. To visu var raksturot vienā īsā lozungā, kuru, manuprāt, ir pielietojis klasiķis Hašeks Šveikā, kur bija tas gadījums, ka kungs bija meņģējies laikam ar jaunu dāmu un bija atgriezusies sieva un pārsteigusi viņus inflagranti. Tātad notikuma vietā, un tad ir tas pretteikums ir, nē, mīļā, tas nav tā, kā izskatās. Tas pavisam nav tā, kā izskatās. Tas budžets un viss sarunas ap to man ļoti atgādina, ka tas tiešām nav tā, kā izskatās, un ja tur raksta priekšā, ka tas ir drošības un ilgtspējības, tad no tā visa nav nesmakas, jo vēl viens teikums ir tāds tuvāk budžetam, ka šitais nākamā gada budžets, tas vēl ir tāds taisīšanās budžets. Tur nekas labs vēl nebūs, tas ir saprotams, bet tā ir 25. Un sevišķi 26. gadā, tad gan būs buberts un ar saldu pienu un augļiem un visu pārējo. Tā kā, 24. mums vēl nekas lāgā nav, par to neuztraucties, bet cerat tur uz to tālāko. Štrunc, ka pa to laiku viss, kas būs mainījies. Tur būs tāpat kā tavu Baidenu. Ka vēl gads priekšā un situācija var mainīties. Tā ir, jā. Budžets gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā aug pret iepriekšējo gadu. Tas arī ir interesanti. Nav tā, kā izskatās pēc vieniem datiem, piemēram, ieņēmumi nākamgad 14,5 miljārdi, pēc otriem 17,8. Tas ir skaitot kopā pašvaldību budžetu. Un tad mums vēl jāatcerās, ka ja noņemtu no sociālo, tad atkal būtu cits skaitlis. Bet budžets aug. Budžeta deficīts, tātad ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem, turpina palikt gana apjomīgs. Valsts parāds sasniedz, ja nemaldos, 41% no IKP. Tais labajos laikos, kad es vēl biju direktors, bija kādi 15. Kā viss mainās? Mīļā, kā tu esi mainījusies? Tiesa gan esot Eiropas, kā tur, Māstrihtas kritērija laikam, ka tas parāds varot būt līdz 60%, bet raugi, tas ir visām valstīm, gan lielajai Vācijai, gan mazajai Latvijai. Es drusku tā kā šaubos, vai Latvija ar tādu parādu var pavilkt, ka jau tagad citādi entuziastiski cilvēki saka, ka pats parāds jau sūc, bet tā apkalpošana ar visiem banku procentiem kļūst arvien, tā kā ritīgs akmens kurpē. Tad tur varētu būt problēmas. Un redzu, kā turpmākajos gados, ieskaitot tur to, ka tas ķīsels jau mums tecēs, tiek griezts nost sabiedrības integrācijas fonda budžets. Nākamgad 20,1, tur varbūt nāks klāt par Eiropas naudu, un 25. gadā 13,4. Nav labi, draugi. Savukārt mēs atrodam citu interesantu ailīti ar nosaukumu Valsts kanceleja. Valsts kancelejā visās oficiālajās prezentācijās ir rakstīts plus 13,15 miljoni, kas ir paredzēts atbalsta funkciju centralizēšanai. Tātad šis 13,15 miljoni ir, ka taisīs tādu visaptverošo atbalsta sistēmu visiem
ministrijām un visādiem citiem būs vienota grāmatvedība un personālā daļa. Tagad esot 900 grāmatvežu, baigi daudz, un cik tur vēl tie juristi nesēžot. Tā kā tagad veidošot sistēmu, ka tas viss būs centralizēts, tam ir paredzēti šie 13,15 miljoni. Nav tā, kā izskatās. Tas nesot viss valsts kancelējai, bet daļa tur esot valsts kasei un bla, bla, bla. Bet valsts kancelei tā kā to pārraudzīšot šo summu, un pāris gados tad taps vēl viena jauna, acīm redzot, datu sistēma, kura tad visiem tur rēķinās grāmatvedību un juridiski tiesa gan tie sabiedriskās attiecības, laikam, palikšot katram savas. Tā kā uzsvars šobrīd no SIFA iespējams novirzās uz, tā kā valsts kancelējas pusi. Dmitri, valsts kancelēja pati par sevi ir uzrakstījuši, ko viņa pati grib darīt. Viņi ir uzrakstījuši, ko viņi darīs tur. Viņi taisīs pilsoniskā dialoga platformas izveidi, stiprinot nevalstisku inovatīvu līdzdalības metožu ieviešanu sabiedrības līdzdalības procesā, gan sabiedrības, gan valsts pārvaldes izglītošanai. Tur ir tas vienot pakalpojumu centrs un tā. Bet kopumā šī te pilsoniskā dialoga platforma, stiprinot nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomas darbību, ilgtermiņa risinājums par 1,5 miljonu eiro. Tas ir šo te tukšdiešanu no politiķiem ir lieliski pārņēmusi arī tāda kokaini birokrātiska iestāde kā valsts kancelēja un nekautrējas, tā sakot, tur arī nedaudz, kā lai saka, nagus ievērst. Tas nav tā, kā izskatās. Bet es nedaudz pabrīnījos, ka tu nepieminēji šo te brīnišķīgo vārdu vai garām ejot tikai piesauc, bet vispirms tas budžets pirmajā dienā tika nosaukts par atspēriena budžetu. Iespēriena. Man viņš šķiet iespēriena, nevis atspēriena. Es biju cerējis, ka tu noskaidrojies, vai tas atspēriens, tas vārds ir no vārda nospert, vai atsprākleniski? Kas ir tas nosaukums? Es to arī tā biju domājis, ka iespērt pirmām kārtām pagaidām, ko, tā kā jutīs sabiedrība. Aha, jā. Ir tomēr ļoti raksturīgi, ka visa šī te, daļo epitetu bārstīšana izbeidzās uz līdzenas vietas, jo tikko kā tas budžets parādījās publiski, sanāca kopā darba devēji un arotbiedrības un vienkārši pateica, ka tas budžets ir kaut kādas naudas pārdalīšana, izpļakarēšana, nekādas attīstības tur nav. Viss tas, ko Kariņš muldēja tur par to, ka iepriekšējā valdība tur nav derīga, jo viņa nedinamiska, ka vajag dinamiskāk. Un tad ir uztaisīta šitā valdība, kas kārtējo reizi saliek kopā kaut kādu bezidejisku budžetu. Un katra no šīm te valdībām stāsta, ka nākošais budžets būs tas īstais. Jā, man šķiet, ka šī jau ir tieši 3. reize, ka tā bija, jo tad, kad bija Covid gads, tad tas budžets nebija īstais, jo tur bija kaut kas tāds. Pagājušais budžets vēl nebija īstais, jo tur nebija laika Kariņam viņu taisīt. Un šitais vēl nav īstais. Jā, šitais nav. Atspēriens, ka tagad atsperās un tad lidos. Tad lidos tur tā. Man šitas vienmēr ar to atspērienu dēlīt, ka tu aizmauc pa priekšu vai pāri un pēc tam tajā smilšu kastē tās mukus pakaļ, tā bam nokrīt, ka tikko atspēriens, tad 3 soļu lēkšana. Tas ir man acu priekšā. Tas skaisti. Tālāk. Uzmanību īsam paziņojumam. Mūsu brīvais telefons studijā gaida jūsu zvanus. Zvani 234 77 667, uzdod savu jautājumu Mārcim un Dzintrim. Gribējām vai bijām nodomājuši parunāt par parādību Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas, lai varbūt tā kā tālu, bet citi sāk runāt, un mums arī tā kā ausis saspicējās nedaudz. Bet pirms tā, varbūt ir īstais brīdis tieši šonedēļ ar pāris teikumiem atgādināt par Ukrainu. Tur tiešām izklausās, ka smags brīdis, arī viņiem tur tuvojas vēlēšanas, un mēs sākam dzirdēt no Ukrainas nevis viena veida informācijas plūsmu vai viena veida ziņas par fronti. Tur viss, kas cits sāk nākt mums klāt, un droši vien ir īstais brīdis atgādināt sev un visiem citiem, cik Ukraina vai cik karš Ukrainā vai cik tā kara iznākums ir svarīgs, vai ne, Mārci? Par iznākumu nerunājot, šobrīd ir tas brīdis ir svarīgs. Ja? Beidzot, ir noticis tas, ka pasaules saprātīgākā elites daļa
ir sapratusi, ka visā šajā cilvēkam grūti aptveramajā ārprātā sāk uzmirt lielāka skaidrība par to, ka mūsu Golubevas žoks, karš Ukrainā un terors Izrēlā ir viena un tā paša procesa detaļas. Mēs uzvarēsim, mēs, Ukraiņi, Izrēla, mēs vai nu uzvarēsim kopā, vai mirsim kopā. Tas ir viens process. Ieraugot šos te 100 000 ārprātīgās demonstrācijas Rietumē Eiropas galvaspilsētās, tas beidzot sāk kļūt kaut nedaudz skaidrāks, un es domāju, tas noskaidrosies. Līdz ar to nedrīkst ne izmist, ne atslābt. Jo, lai kā Ukraiņiem tur iet, tur tagad nāk ziņas visādas pa korupciju uzpeld dēļ viņu iekšpolitiskiem asumiem un noderīgie Amerikas, jo sevišķi noderīgie prokomunistiskie idioti ar New York Times priekšgalā sevišķi cenšās viņus kaut kā diskreditēt šobrīd. Ja? Mēs nedrīkstam nemirkli aizmirst, ka mēs vai nu uzvarēsim kopā ar Ukrainu, vai mirsim kopā ar Ukrainu. Tur nav variantu. No tās mediju telpas man rodas priekšstats, ka vispār Ukraiņiem iet sūdīgi, bet Krievijā iet tīri labi. Tā nav īsti patiesība, bet tā nav patiesība tādēļ, ka mediji nemeklē avotus, kas norāda, ka Krievijā nemaz tik labi neiet gan ārpolitiski, gan iekšpolitiski. Tur problēmu ir ļoti, ļoti daudz, par tām mums vajag runāt, jo tagad kaut kā tur ir kaut kas zaudēts, tur ir kaut kas zaudēts un tad rodas tas priekšstats, ka es skatos jau sākās tās runas starptautiski, ka tomēr tur to pamieru, tad vajadzētu tā, kā viņš tur tagad ir. Viņi tur tagad ir iegājuši, tad varbūt ka kaut kā tā apmēram tādas spekulācijas sāk parādīties arvien biežāk. Mums ir biežāk jāparāda visi tie sūdi, kas notiek Krievijā. Tas man šķiet būtiski visā šajā. Un, protams, kur tad ir nākamās sankcijas? Tas kaut kā tā tagad ir iebuksējuši. Es sapratu, vismaz vārdos gan zemkopības ministrs, gan prezidents kaut kā tā kā teica, ka vajadzētu inicijēt šo pārtikas, kas tur mums bija, graudi, kukurūza un tā tālāk, sankcijas, kas skar importu eksportu šajā te sfērā. Es ceru, ka tas kaut kā virzās, tad vajag zvanīt Rinkevičam, tā būs vai nebūs, kaut kas notiek vai nē, forši ir ar bruņurupučiem fotografēties, to var un vajag, bet kas tad notiek ar šo lietu? Respektīvi, ir lietas, ko var un vajag darīt, un ir lietas, un ir iespējas parādīt arī ienaidnieka vājumu. Vārdu sakot, nekāda pamata atslābt nav, un Ukraina nepazudīs ne no mūsu prātiem, ne arī no mūsu raidījuma. Ejam tālāk. Tie, kuri mūsu raidījumu klausās jau sen, atcerās, ka šo sezonu septembrī vai augusta beigās mēs sākām ar paziņojumu, ka šī sezona būs no šī gada, no 23. gada augusta līdz 2024. gada jūnijam, kad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tāds cikls. Tad mēs droši vien iesim atkal kādā atvaļinājumā. Un tās Eiropas parlamenta vēlēšanas it kā ir tā kā tālu un it kā nav skaidrs, cik viņas svarīgas vai nesvarīgas. Acīm redzot, tomēr tur ir kaut kas interesants tieši šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, kuras mums ir gaidāms, un visticamāk, ka tuvākā laikā arvien vairāk par to sāks runāt, un Mārts, varbūt tu iedod kādus virzienus, uz kuriem klausītājiem ausīties, kur varētu būt tās interesantākās tēmas, kas Eiropas parlamenta vēlēšanu sakarā parādās, vai par ko būtu vērts interesēties? Pirmais par infrastruktūru. Es domāju, šobrīd sāk kļūt kaut nedaudz, ja ne skaidrāks, tad parādās skaidrojumi mistiskajai Arņa Cimdara beziemesla atlaišanai no amata. Arņs Cimdars bija mūžīgais Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs, un kopumā pret viņa darbu tādu īstu pretenziju nevienam nebija, vienkārši pūcē, un šitā viss švobla sadumpojas un teica, viss jāņem nost. Kāpēc? Tāpēc, ka jāņem. Un viss. Aizsēdējies, laikam bija. Jā, un parastais izskaidrojums, ka tā vieta ir iecerēta kādam citam, nebija spēkā, jo neviena cita nebija. Tur bija jālūdzās, lai kādu dabūtu, beigās tur to nabaga bērziņu laikam piespieda, ja? Līdz ar to tas, kas tagad ir izpeldējis un pietiekoši
iezīmējies, ir, ka tās IT sistēmas visas ar to saistītās ir ļoti problemātisks. Un vai vispār Eiropas vēlēšanas mums varēs notikt pēc tā protokola, kā viņas ir formāli paredzētas, ka ir tikai viens vēlēšana apgabals, kad drīkst balsot jebkurā iecirknī, tam ir vajadzīgas IT sistēmas, kas strādā, IT sistēmu, kas strādā mums nav, un līdz ar to viena no hipotēzēm parādās, ka visa tā cimdara noņemšanas sāka bija saistīta ar to, ka vajag pārdalīt to IT pīrāgu un iedalīt tur kaut kādus miljonus, ko pašiem pārdalīt. Tā būtu vienkāršākā un faktiski, lai cik paradoksāli neizklausītos, nekaitīgākā lieta. Nospers, ka nospers. Visu IT naudu nosper galvā lielā mērā. Tur varētu būt bijusi vēlme mainīt visu sistēmu uz vieglāk manipulējumu. Ieviest tur kaut kādu attālināto balsošanu, kas, kā zināms, nav uzraugāma un ļoti viegli manipulējama. Ar vienvārdu sakot, paskatīsimies. Šis ir, atbildot uz Jūri jautājumu, uz ko skatīties, šis ir viens bloks infrastruktūrā skatīties. Bet saturiskajā pusē ir interesanti, un tai mūsu kvalificētākie klausītāji varētu sākt pievērst uzmanību. Proti, Eiropa parlamenta vēlēšanas diezgan regulāri mums dod apmēram vienu un to pašu rezultātu, ka no katra saraksta tiek iekšā 1 vai 2 cilvēki. Tur nav tā, ka no 9 vietām 5 paņem tur kāds uzvarētājs. Ja? Mums atkal būs 9, ja? Mums atkal būs 9 nākamgad. It kā 9 vietas ir, un tad ir interesanti, kā notiek cīņa par to vietu galugalī. Jo, piemēram, Vienotībai šobrīd ir 3 deputāti, tā reāli droši vien 1. numurs tiek iekšā, varbūt vēl kāds, gribētāji tur ir daudz, uzreiz uzkrītoši ir 3 redzami, Dombrovskis, Kariņš un mūžīgā Kalniete. Tālāk ir daudz interesantāk, ko darīs tādi bāreņi vai pusbāreņi. Piemēram, individuāli populārais Ivars Ieps, bijušais cienījamais cilvēks, tagad politiķis un deputāts, jo viņš ir ievēlēts no attīstībai par saraksta, attīstība par, galīgi neizskatās, ka kā organizācija var kaut ko dabūt. Viņš pats privāti varētu dabūt, bet viņš nevar sevi izvirzīt. Bet viņš var steidzīgi iestāties kaut kur, vienotībā. Viņam vajadzētu kaut kur iestāties. Vienotībā kā 5. vienotībā, tur viņam vajag. Vienotībā ne, viņš varētu progresīvajam varbūt. Jā, viņš varētu teikt, ielieciet man kā pēdējo. Ielieciet kā pēdējo, kas jums žēl. Un tad ar individuālu kampaņu izraut to vietu vai kaut ko tādu. Tas pats 2 vietas bija Saskaņai iepriekšējās vēlēšanās, Ušakovam un Amerikam. Viņi var cerēt pie veiksmīgas kampaņas uz 1 vietu, viņi var cerēt. Kāda būs viņu priekšvēlēšanu komunikācija ar Rosļikovu, ar Krievu Savienību, tas ir, varbūt, ka tur notiek arī kāda brīnuma. Tas ir, es ieteiktu skatīties uz to, vai nenotiek kādas kolorītas kaujas sarakstu iekšpusē. Kaut kas, tas varētu būt interesantākais, ko skatīties, laika pietiek vēl. Kaut kādi priekšvēstneši varētu būt, kuriem bieži vien ir, ja ne interesanti, tad reizēm vienkārši priecīgi pasekot, kā to ņemās. Jo nozīmes tam nav nekādas. Mūsu parlamentāriešiem tur nozīmes nav gandrīz nekādas. Varbūt Robertam Zīlem, kurš tur tik ļoti ilgi ir un ir ieredzēts no kopumā tās Eiropas Savienības, un viņš ir parlamenta priekšsēdētājs vietnieks. Ja? Tas ir, viņam varbūt kaut kāds iespējas ir visā tajā. Kopumā mēs runājam tikai par 9 cilvēku materiālo nodrošinājumu. Cilvēki, kur pēkšņi iegūst, viņiem dzīvi nokārtojas. Atcerieties, bija tāda Ines Grigula no Zaļzemniekiem. Kas no tā mainījās Zaļzemniekiem, kas no tā mainījās Latvijas vēlētājiem, kas mainījās Latvijas valstī, parlamentārismam, pilnīgi nekas. Viņai dzīvē mainījās, viņai dzīve nokārtojās. Reku Mārcis saka, Dzintri, vajagot tā pavērot no malas, tas bišķi kā izklausās tā kā tāda iet uz ezeru skatīties, kā pliks meitas peldās no krūmiem. Ja? Baigi interesanti, neko, Dzintri. Pirtī, teiksim, tur kaut kā to. Ko tu vēros tur? Es gribu savu prognozi redzēt piepildāmies, ka Šlezerkungs
tiktu vai ir tuvu, jo man šķiet, ka kaut kādā mērā sajūdas viņa ņemšanās ap Saeimas atlaišanu, un ja nesavāks paraksts, tad vēlreiz un tad vēlreiz. Tāds enerģisks vīrs, ka tas varētu būt viens no viņa mērķiem, vai tas būs taisnība vai nē, to tad redzēsim. Un otrs ir, es bišķi tā kā Mārs jau nepiekrītu, bet no viņa tas tur jaužās tāda apātija druska, kāds tur jēga jau īsti nekāda. Nevar Latvija pateikt, ka mēs vispār neko nesūtīsim uz turieni, jo jēgas tāpat nav. Tā laikam nenotiek. Ir juridiski tomēr tas viss ar sapīkumu, bet jāaiziet cauri. Nevar īsti. Es no sākta gala piedāvāju tās vietas notirgot. Tādiem, kam vairāk vajag. Jā, bet to jau neviens neļaus. Tā faktiskajā dzīve. Diemžēl. Un it īpaši Eirokomisāru vietu. Pilnīgi noteikti uzlikt uz vairāk solīšanu un atdot, lai vāciešiem ir 2 vai kam vajag. Katrā ziņā es iešu, jo te ir tas pats efekts. Tomēr vārdiņš gan drīz man drusku ietekmē. Nav tā, ka pilnīgi neko nevar panākt. Kaut kādi cilvēks ir pietiekami sakarīgs un pieredzējis, tā kā Zīle mēs te minējām. Jo, es iešu uz tām vēlēšanām, atšķirībā no... Uz vēlēšanām es arī iešu. Es atvainojos protokolam. Es esmu bijis uz pilnīgi visām vēlēšanām kopš tātad, kas tas iznāk, 93. gads, ja? Lūk. Es neesmu izlaidis pilnīgi nevienas vēlēšanas. Es arī. Un arī šeit tad ir jāiet, jo neaizies tu, aizies progresīvie. Teiksim, nobalsot ar lielu fanātismu un tā. Es skatītos te 2 indikatīvas lietas. Ļoti vienkārši. Okupantu karš Ukrainā un cieta nostāja pret migrantiem. Tā, no manas puses, attiecībā uz tiem pretendentiem. Ja tur sākas locīšanās, piedodiet, ejiet dirst. Ja tur tomēr, vismaz vārdos, protams, ka vēlāk tur var atteikt. Ko citu kā tikai vārdos. Viņš man tur tā kā Mefistofelim neiedos dvēseli ķīlā. Bet vismaz tā, lai ārējies redzētu, ka tiem cilvēkiem šitās lietas ir kaut drusciņ svarīgas. Jā. Šajā ziņā Zemnieku savienība varētu būt tev ļoti labs, tā sakot, piemērs, kur bija ļoti cieti pret Stambulas konvenciju un Lūk, jā. Jā, es pilnīgi jūtu, jā. Bet mēs 2 lietas apspriedām, pa kurām it kā tā racionāli nav nekādas nozīmes. Tātad gan tai Šleserai iespējamajai parakstu vākšanai, kas visticamāk ne ar ko nebeigsies, gan arī šitām vēlēšanām. Mārcis, tu saki, ka tādas praktiskas nozīmes nav. Bet nozīme ir arī tam procesam, jo pēc tā, kā parakstās par atlaišanu un pēc tā, kā vēlē, mēs varam daudz ko spriest par to spēku samēru un par to, uz kuru pusi vispār dodas sabiedrība, vai tad ne? Es, kā Odesīte saka, es jums labāk pateikšu, vēl vairāk, ja tā parakstīšanās vai, piemēram, negaidīt vēlēšanu rezultāti ir ļoti strauji pieaugoši kaut kādi skaitļi, un tas galīgi neatbilst valdošās elites priekšstatiem, viņi var noraustīties. Tādi piemēri mums ir. Tad, kad Vairvīķa Freiberga izsludināja, neparakstīja drošības likuma labojumus un uzlika uz referendumu. Kā šitie staigāja visi mani draugi kalvīši, aiz bailēm biks pieķēzījuši, no viņiem varēja to brūno strīpu no ministra kabineta uz Saeimu redzēt. Viņi staigāja kļūtīdam nepārtraukti, ja? Ko tik viņi nedarīja? Kā viņi tur kūleņus nemeta? Mainīja to, mainīja šito, visu izmainīja. Tad arī tas referendums nesanāca, viņš kvorumu nedabūja laikam. Tādēļ, ka prezidents Vairvīķa Freibergas prasības viss bija izpildīts. Ja? Tikai aiz izbīļu. Tas ir izbīles no dinamikas var iestāties, un tā ir pozitīva lieta. Jā, tam es piekrītu. Un tieši gaidot un ar interesi vērojot gan parakstu vākšanu, gan Eiropas parlamenta vēlēšanās, vīkšīšanās tām vēlēšanām varbūt kaut ko var mainīt, mēs par šīm tēmām, acīm redzot, raidījumā runāsim, lai mums pārmet, ka mēs tur reklamējam Šleseru vai nereklamējam Šleseru, bet bet mēs gribam saprast, ko tas maina sabiedrībā. Ja tur pēkšņi notiks ļoti vētraina parakstīšanās vai ļoti nevētraina, mēs to komentēsim un cauri. Ne jau dēļ Šlesera, bet dēļ tā, ka tas par kaut ko liecina. Vienkārši viss. Vai ne? Jā. Tu būsam iet, tu taisīs kaleidoskopu, jā? Ies vaļā, jā. Ies kaleidoskops. Labi, ejam tālāk.
Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podcastu atbalstam. Ziedojuma lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Pateicoties tev, brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās skanēt. Dzintris te uzprasījās uz vēl vienu Dzintrim īpaši mīļu tēmu par bēgļiem, bet viņš ir tā riktīgi tālu paskatījies ar šitiem kādiem Kandalakšas kalniem vai kā sauc to? Hinduku, Karakorums tur ir, jā, Karakorums. Pastāst, kas tur Karakorumā? Karakorumā ir Pakistāna un Afganistāna, un tur ir, valstis jau tā kā uzdrošinātos teikt, tūs, laikam ticība ar līdzīgu, un Pakistānā Johaidī 232 miljoni iedzīvotāji. No tiem afgāņu bēgļi ap 4 miljoniem. No tiem 4, 1,7, nav nekāda dokumenta, kā tas bieži tai pusē pieņemts. Bēgļu plūsma visu laiku ir no turienes, tad Talibans, tad amerikāņu okupācija, tad Krievu okupācija, un kas tur vēl viss nav bijis. Velk uz Pakistānu. Pakistānai beidzot ir apnicis, un viņi ir nolēmusi izraidīt afgāņu patvērumu meklētājus. Ir sevišķi tos, kuri tur tā dzīvojās pusoficiāli, jo starp valstīm nebija vīzu, varēja tā diezgan viegli staigāt no viena ciema uz otru. Tagad situācija vairs tāda nebūs, un bēgļus sūtīs atpakaļ uz Afganistānu. Viens no tur viņam iekšlietu ministrs Sarfas Buktī saka, nelegālie imigranti un nelegālie iedzīvotāji, kas dzīvo Pakistānā, mēs viņiem dodam laiku līdz 1. novembrim atgriezties mītnes zemēs. Ja neatstās valsti, tad mēs izmantosim visus iespējamos likuma sargus, lai šos cilvēkus deportētu no Pakistānas teritorijas. Labi, dažas dienas iežūpošanai, bet jau tas process notiek. Tāpatās kā kategoriskie kurvīši citā pasaules daļā, tur jau tuvu Āfrikā, kur Ēģipte saka nē bēgļiem no Gazas sektora. Ja? Un vēl arī, ja nemaldos, Jordānija un daudz citas valsts saka ne, vai tad migranti rātni atgriezīsies atpakaļ. Man šķiet, ka dikti nē, palielināsies visticamāk spiediens uz Eiropas zemēm, sevišķi Rietumu Eiropas zemēm, un situācija, būs tāda diezgan drūma, jo Pakistāna daudz nereaģē, tur arī kaut kādi Human Rights Watch vai kas tur tā kā pavaimanā, bet izskatās, ka viņiem tas, galīgi nesaista. Kā bija vecā Krievu filmā, tas austrum tā ir tāda tieva lieta. Tonkēši, tur viss baigs savādāk. Jā. Kalsna lieta. Jā, tur viss ir pilnīgi savādāk nekā pie mums. Kā pie mums, es šeit gribēju pirms dot Mārcim vārdu piekomentēt Afganistānu un pāriet pie nākamās tēmas, atgādināt, ka mūsu speciālais izlaidums par mūsu iespējamās, neiespējamās izraidīšanas, pilsonības atņemšanas jautājumiem bija publicēts pagājušā nedēļā saruna ar Šnoras kungu un ar doktoru Rudevski. Līdz šim tas ir bijis pieejams un klausāms tikai mūsu mājaslapā mūsu atbalstītāju, ierobežotāju publikai. Kopš šī brīža, ja kāds jau varbūt ir pamanījis, šo speciālu izlaidumu var noklausīties visi mūsu raidījumu klausītāji. Tas ir pieejams pilnīgi brīvi un visiem šobrīd. Turpmāk arī šī sistēma tāpat strādās. Mēs gatavosim speciālos izlaidumus un pirmo nedēļu vai pirmajās dienās tas būs noklausāms mūsu atbalstītājiem, mūsu mājaslapā, un pēc tam jau droši vien arī visiem citiem. Es par to speciālaidumu vēl vienu vārdu. Jā. Es pats pamēģināju mājaslapā tur pamanipulēt un paskatīties, sapratu, ka tā iespēja pirms visiem lepnā vientulībā noklausīties speciālaidumu ir sadaļā kabinets mūsu mājaslapā. Jā. Manā bērnībā ir tāda atmiņa, ka spēlēja kārtas pie ženīstāns, un tad tas izteiciens bija, ka aiziet uz kabinetu. Tu smalkā publikā grozījies, Mārcis smalkā. Nevis tur aiziet zirgu pārsiet vai kā, bet tas aizgājuši pārdomu kabinetu, tur jāpagaida. Kamēr... Uz Žāni. Jā, tur varbūt mājaslapā Žānis. Bet no otras puses tā tas ir. Aiziet uz kabinetu, citiem mēdz būt grāmatu plaukti, tur stāv Jaunsudrabiņš tur un kopotie raksti kaut kādi. Tas tāds vientulīgai tādai pārdomām pirms to visa grupa iegūst
Cik ir tā starpība kādu nedēļu, ja, agrāk dabū mūsēja to kabinetu? Šobrīd nedēļa, varbūt ar laiku mainīsies. Pirmajā piegājienā tā bija nedēļa, jā. Okay. Bet atpakaļ pie tēmas par Afganistānu un tievajām lietām, Mārci, tavs komentārs un varbūt... Aizejot tālāk pie mums varbūt jau strauji tuvākas tēmas, es ceru, ka mūsu čakliem producentam izdosies uztaisīt vēl vienu speciālu izlaidumu, kurš nav gatavs, proti tieši par to, kas notiek Centrāla Eiropā attiecībā uz mums nacionāla politiskā līmenī, tā skaitā tajā, kas attiecas tieši uz šo te uz bēgļu problēmu. Es tā saprotu, ieceri ir ražošanā, mēs klusībā ceram, ka tas notiks, ja? Jā, mēs ceram. Jā, bet līdz tam es mēģināšu burtiski lozungu veidā nosaukt tās lietas, kas attiecas uz šo tēmu, kas varētu būt derīgas uzreiz mūsu klausītājiem apdomāšanai. Un šis te jautājums attiecībā par bēgļiem ir vistiešākā veidā saistīts ar mums. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO robežu valsts. Un mēs redzam, kā hibrīda kara apstākļos šis te bēgļu forsēšana pār mūsu robežām un tālāk organizēts tranzīts caur Poliju uz Vāciju, ka tā ir kļuvusi par ikdienu. Migrantu vadātāji, tas ir milzu bizness. Tas ir kaut kas, droši vien viņš ar cigaretēm vēl nekonkurē, bet, tos robežas, tos caurums visticamāk kaut kā aizņem. Tas attiecas uz mums. Visa situācija ar migrantiem Eiropā attiecas uz mums. Un tas, ka situācija ir kļuvusi Eiropā pašiem eiropiešiem beidzot neciešama pēc diezgan daudz gadiem. Viršafen das bija kurš 15. gads, 16. man piemirsies. Merkel, ka pateica, ka ielaid to pār pa miljonu cilvēku vienā rāvienā Vācijā, ja? Un teica, Viršafen das, mēs to izdarīsim, mēs tiksim galvā, ja? Trijās svarīgās Eiropas valstīs ir atklātā tekstā politiķi pateikuši, ka tas ir viss dirsā un tā vairs turpināties nevar. Rišī Sunaka viens no 5 punktiem, ko viņš apsolīja stājoties amatā, bija stop the boats, apturēt laivas. Pie viņiem tur airē no Francijas. Mēs runājam par 10 000 cilvēku. Vispār vājprāts, kas tur piekrastē notiek, nerunājot par to, pa ko ir Londonas priekšpilsētas pārvērtušās, viņi beidzot ir pateikuši visu politiskā līmenī. Lai cik tas ir nepopulāri, lai kā viņiem brauc virsū visu veidu laboristi un citu kreisies salašiņas. Francijā ar ļoti skaļu paziņojumu nāca prezidents Makrons, ka visi, kuri tur ir tādi un šitādi, ka izsūtīšanai ir jābūt ātrai un nežēlīgai. Tiesa gan, tie bija tikai vārdi, bet tie saistās, protams, ar to terora aktu Briselē, Beļģijā. Zviedru valdība ir pateikusi, ka šīs te noziedznieku bandu kari ir neciešami, ka ir jāieved armija, kas Zviedrijai ir kaut kas absolūti netipisks, un pirms labu laiku tam nav tieši saistība ar šīm te vājprātīgajām demonstrācijām Eiropas lielākajās pilsētās un Berlīnē jo sevišķi. Bet Vācu zemes, Vācijas Federatīvā republika ir federatīva valsts, tur ir 16 subjekti, kas veido federāciju, un šīs te zemes pauž absolūti neapmierinātību ar situāciju, un ir dumpojušās vairāk kārt, prasības tur ir ļoti stingras, ka šitā vairāk nevarēs. Un pats Šolts ir sācis izteikties, daudzslāņaini, bet savā ziņā sensacionāli. Der Spiegel žurnāls, ļoti nopietnas ietekmīgs žurnāls Vācijā, ar Šolcu uz vāka, un citāti no viņa intervijas, kas latviski būtu tulkojums kā mums ir jāizsūta cilvēki biežāk un ātrāk. Tas bija virsraksts, ja? Protams, tur var atrast visiem, jo mēs jau strādājam, mēs Eiropā esam panākuši to bēgļu izvietošanas programmu un tā tālāk. Bet visi tie, kam nav tiesību šeit uzturēties, ir
jāizsūta ātrāk un biežāk, kas ir kaut kas pilnīgi jauns, it īpaši no sociāldemokrātu puses, pilnīgi sensacionāli. Iemesls tam ir reālā sociāla politiskā pārbīde Vācijā. Tur pirms relatīvi nesen bija 2 reģionālās šīs te zemi vēlēšanas, Bavārijā un Hesenē. Abās visi kreisie, kuri iestājas par iecietību pret migrantiem, zaudēja. Un balsis klāt dabūja kristīgie, kas ir pašlaik labēji centriskā opozīcija, kurai ir daudz cietāks ieskats bēgļu jautājumā, un AfD ar te Alternative für Deutschland, kas ir Kremļa projekts kopumā, kuru pamatvirziens ir galējs eiroskepticisms, konstruktīvs populisms pret valdību, konstruktīvs tādā nozīmē, ka nepārtraukts valdības kritika un ļoti skaļiem vārdiem iestāšanās, jebkāda pret visu veidu migrantiem, kā uz rasismu robežas. Un Die Linke, kas ir pārpalikums no vācu komunistiem, ja, apaugļotiem ar Oskaru von Lafontaine, šie te Die Linke vienmēr iestājās par turkiem, par arābiem, par visu. Viņi krīt ārā no visiem parlamentiem, viņi ir zem 5% robežas, un uz tā fona sarosījās viņu pasūtītāji, kas ir neapšaubām Kremlis, un viņu bijusī līdere, Zāra Wagenknecht, ir izveidojis jaunu partiju. Bez kādām muļķībām nosaukus to par Zāras Wagenknechts kustību, kura ir galēji kreisa un galēji pret migrantiem. Tas ir Kremlis ir uzlicis arī uz šīs pašas kārtas, lai maksimāli šķeltu vācu sabiedrību, kas ir pats sākotnējā Kremļa ideja. Galu galā Francijā notiek tas pats, viņš vienlaicīgi maksāja gan galēji kreisiem, gan Le Penas partijai, kas ir antimigrantu partija. Kā tas attiecas uz mums? Redziet, reāli nevienu un nekur pārāk daudz neizsūtīs. Tas nekad nav izdevies un neizdosies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jau tiek iedibināta robežu kontrole Vācijai ar Poliju. Šie te busiņi ar migrantiem tiek griezt atpakaļ. Kur viņi nonāks? Viņi nonāks atpakaļ pie mums. Tas ir tas punkts, ka visa Olafa Šolca runāšana nebeigsies ar kaut kādu, masveidu vilcienos vai tur ar lidmašīnām vedīs ārā marokāņus uz Maroku tur un tunisiešus Tunisiju. Un pat afgāņus uz Afganistānu nekur nevedīs. Viņus sūtīs atpakaļ pie mums. Līdz ar to, kas ir mums jādara. Vai mēs viņus varēsim neņemt atpakaļ? Īstenībā nevarēsim. Vācieši dos poļiem, poļi dos lēšiem, lēši dos mums. Nav kus prukt. Mums svarīgi ir nelaist iekšā. Tas ir jāsaprot, ka tā bīstamība graujoši pieaug. Katrs, kas ir ielaists, jau ir nelaime. Tajā brīdī, kad mēs esam ielaiduši iekšā kādu, ja viņu nedabū uz karstām pēdām ārā, viņu vairs ārā dabūt īsti nevar. Un līdz ar to nedrīkst laist iekšā nevienu. Un ir jāizķer šie pārvadātāji. Tāpat kā viss Itālijas problēmas nāk no lielā mērā no tā, ka tur ir tie kuģīši, kas tā kā taksīši stāv un gaida no Lībijas drusciņu uz matračiem papeldējušos pilsoņus, izvelk ārā, sēdina uz kuģiem un tūkstošos ved iekšā Itālijā. Tieši tāpat tā problēma ir šeit. Ja šeit nebūtu tranzīts, kas viņus ātri no pierobežas aizrauj pāri uz Lietuvu un tad uz Poliju, tā lieta būtu daudz vieglāka. Būtu mazāk gribētāju, būtu mazāk iespēju, ir reāliem cietumsodiem jābūt par šo tranzītu, ir jābūt krimināla atbildībai Golubevai un viņas visai tai šoblai par valsts drošības graušanu apzinātu. Un es gribētu pabeigt ar to vienu ilustrāciju, ar ko nodarbojas mūsu valsts pārvalde šai sakarā. Tātad es atgādināšu. Beļģijas policija otrdienas rītā nošāva vīrieti, kurš Briselē pirmdienas vakarā nošāva 2 Zviedrijas pilsoņus un vēl vienu cilvēku ievainoja. Atcerieties, tur bija viens terorists musulmanis, kurš bija atradies ilgus gadus Francijā nelikumīgi. Viņš bija krimināli sodīts, viņam bija jābūt izsūtītam, nekur viņš nebija izsūtīts, viņš mierīgi dzīvoja tālāk.
Bet kur viņu atrada? Viņu atrada Brisele, Šaerbīkas rajonā. Tiem, kas nezin, tātad Brisele ir Beļģijas galvaspilsēta, kurā vairāk pilsētu rajoni ir pilnībā musulmaņu kontrolē, un viens no šādiem rajoniem ir arī Šaerbīka. To Šaerbīku es nolēmu apskatīties, lai saprastu, kā latviski raksta, tur pagūgloju. Tad tagad uzmanīgi. 21. aprīlī notika pirmā darba grupa starp Jelgavas pilsētas pašvaldības projektā iesaistīto atbalsta grupu un Šaerbīkas rajona pašvaldības atbalsta grupu. Projektā paredzētā zināšana apmaiņas starp vairākām pieredzējušām pilsētām mentoriem, tā ir Šaerbīka, mentori. Un mazāk pieredzējušām pilsētām, apmācībām pašvaldībām, šai gadījumā Jelgavā, viņi mums palīdzēs. Jūs saprotat, pilnīgs idiotisms. Dēļ tam, lai paņemtu pāris komandējumus uz kaut kurienu un paņemtu pāris naudiņas, mūs tagad teroristu auklētāji no Beļģijas galvaspilsētas Miskastes apmācīs Jelgavu, kas, manuprāt, Jelgava ir problemātiski pat par sevi diezgan, tur citas sūdzes nevajag nekādas. Ko viņi mums iemācīs? Atjēdzieties, cilvēki, mēs nedrīkstam to pieļaut. Robeža ir jātur maksimāli ciet ar pipkām, pātagām, asargāzi, un es nenolieku tu vēl kaut ko šarpāku. Tas ir pilnīgi skaidrs, man pat tur tā kā īsti nav ko piebilst, vienīgi tik daudz, ka, ja par to, ka no Vācijas varētu deportēt atpakaļ vai nelaist iekšā un tam līdzīgi, es nezinu, protams, es kļūdos varbūt, bet ja nav juridiski pēta, ka tas cilvēks vispār Latvijā ir bijis, viņu uz robežu savāc ar busiņu aizved kaut kur tālāk, nav nekur uzrakstīta pisuļka, piedodiet, ka viņš tur kādu laiku pavadīja Latvijā, un tā principā ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kur tad viņš ir bijis, un tad jāved atpakaļ. Uz viņa pašu stāstiem, tas, manuprāt, nav pārbaudām lieta. Ja cilvēks te ir piefiksēts, tur kaut kur tajā bēgļu izmitināšanas centrā, tad it kā ir juridisks pamats viņu sūtīt atpakaļ. Ja viņš vienkārši ir izbraucis cauri, kur viņš bija? Igaunijā, Latvijā, tā ciniski, bet vienkārši. Mēs viņu neņemam pretī, piedodiet. Brauc atpakaļ uz Vāciju. Tikai tā. Bet man īsti nav ko teikt. Jā, un ja kas mēs pieteiksim Vācijai karu, ņemot vērā, kādu viņu lupatlašu varētu... Nē, ko tad mēs pazemīgi lieksim muguriņus uz abām pusēm? Ejiet ieskrieties, ja jums nav juridiska pamata. Zintri, te ir tieši tāpat kā ar tavu ideju par Krievu redakciju. Kurš būs tas, kurš pateiks šito tekstu? Krišjāns Kariņš? Es saku savas domas. Jā. Krišjāns Kariņš teiks, vai cik labi, ka jūs mums iedavāt? Pirmais un galvenais ir, protams, ārējās. Un Jelgavas pilsēta pieteiksies izmitnāt, ja viņai iedos naudiņu. Jā, protams, tā arī, jo iedos naudu. Jā, protams. Naudu pamatā gan tam, gan arī visai... Vācieši atpirksies no jebkā. Tā ir taisnība. Tā jau skatās tad ir, bet tas ir tas pats, kas sūtīšana uz Vāciju atpakaļ, buses, kuriem nav pierādījumu. Tad jau pie mums var atrast vēl kaut kādus, kuri vispār tiešām Latvijā nav bijuši, bet ienākuši caur Itāliju kaut kur tur pāri jūrai. Tā ir bīstamība. Visai Eiropai ir beidzot jāsaprot, ka šitā dzīvot nevar. Paldies Dievam, tā sajēga drusciņi sāk nākt, jo visi tie pūļi ir reāli antisemītiski. Citu starpā. Un paldies Dievam, un izrādās, ka mums ir jāturās kopā ar tiem, kas ir mūsu dabiskie sabiedrotie. Vārdu sakot, izdevās varbūt ne pārāk īsi, bet ieskicēt tēmu, kuru mums tiešām ir nodoms nedaudz izvērst detaļās, varbūt vēsturiski plašāk un dziļāk ar kādu raidījumu viesi un darīt to speciāli izlaidumu formātā. Ja tas notiks, noteikti dosim klausītājiem saviem ziņu par to, ka tāds speciāli izlaidums top un gatavojieties klausīties tie, kurus interesē šīs te tēmas ne virsrakstu līmenis, bet kaut kas nedaudz tālāk dziļāk un bēdīgāk, briesmīgāk. Bet šķiet, ka mūsu klausītājiem drīzāk draud viens speciāli izlaidums, kurš jau, es tā saprotu, ir puslīdz gatavs, ja? Jā, mēs iešūpojamies pāris mēnešus ar iknedēļas sērijām, bet speciāli izlaidums viens jau ir gatavs un visticamāk nākamnedēļ ieraudzīs savu gaismu. To atkal varēs klausīties vispirms mūsu raidījuma atbalstītāji mājaslapā. Tas būs speciāli izlaidums par tēmu zinātne, zinātnes finansējums un atskaņas no pirms dažām nedēļām tik ļoti visus interesējošā Volta kurjeru pētījuma. Tur sarunu biedrs būs mums jau pazīstamais Jānis Ikstens.
Tā kā speciāli izlaidumi noteikti būs vēl, ejiet mūsu mājaslapā, reģistrējieties, kļūstiet par atbalstītājiem un sekojiet visam tam, ko mēs tur jums mēģinām sastrādāt. Bet raidījuma pašā noslēgumā mūsu tradicionālā rubrika. Jautājumi iz provinces. Jā, jautājumi iz provinces. Šoreiz jautājumu pirmo reizi, iespējams, kā arī pēdējo mūsu raidījumu vēsturē, uzdos Mārcis. Lūdzu, Mārci, jautājums no provinces. Godātie klausītāji, mūsu jautājums ir, kurā sarakstā gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās atradīs vietu par bāreni, politisku bāreni, kļūšais herr doktor privātdocent Ivars Ījapkungs. Paldies šim vakaram, tas viss. Paldies, ka klausījāties. Paldies, kungi, ka bijāt ar mums. Man likās, ka forši bija. Jā, Paldies. Tev bija interesanti. Jā. Diezgan labi. Apmēram. Nē, izsāc zini saviem vārdiem, ko tu uzzināji. Es daudz uzzināju. Tātad visu gaišu. Lai jums viss ir gaišs par spīti tam, ka viss ir tumšs. Ka viss ir diezgan tumšs. Ka viss ir tajā vietā, pie ko viņš veikala kopiem ir. Ar labāk. Tā. Tā.